Saipo dzied ebreju meldiņus, Evija ar čelliem muzicē guļamistabā, bet Mareks latviešu tautas dziesmā iemāna pasaules hītu. Līdz svētdienas lielajam koncertam 3 dienas. Es domāju, lai tu nehalturētu, varbūt tomēr dziedi. Tāpēc labāk. Rudolfs. Nevar izlēkāt līdzi. Tas ir īsti jādod, ja? Man ir grūti, nu. Varbūt pamēģi vienkārši skaņu vilku kādu. Var mēģināt. Tur viņi uz vietas, bet... Būs vēl bez manis 6 puiši uz skatuves. Viskaistāko meiteni ņemšu pie sevis un dzīvosim mūžu laimīgi. Viskaistāko meiteni ņemšu pie sevis un dzīvosim mūžu. Viskaistāko meiteni ņemšu pie sevis un dzīvosim mūžu laimīgi. Viskaistāko meiteni ņemšu pie sevis un dzīvosim mūžu. Varbūt tomēr dziedi. Tāpēc labāk. Rudolfs. Nevar izlēkāt līdzi. Tur būs varbūt nedaudz austrumnieciskais elements tajā dziesmā iekšā. Nebūs tradicionāli pilnīgi latviskais dziedājums. Cik es dzirdēju no pasniedzējiem, tad būšot baigi forši. Tiešām būšot tāds labs priekšrums. Un tad, piemēram, man palīdzēs koris un 3 čellistes. Samandai palīdzēs koklētājs, Nikolajam Pūtei un Annai teicis piespēlēs flautu, bambusa flautu. Man vajag skaļāk, ne? Viņš jau mēģināja, ka jau sāks aitēt. Viņu televīzijā varēsim, mēs pagriezīsim. Bet televizorā skanēs labi. Mums ir problēmas, kad, ja pārāk skaļāk griež monitorā, tad viņš sāk ierosināties. Mums tev viņš viņu maigāk spēlēt šo dziesmu? Pārāk skaļi, viņš ir ļoti mūsu instruments. Tos pirmo un pēdējo pantu nevajag baigi sasteigt. Baigi izklausās mākslīgi. Jā. Tev vajag ritīgi, tad tu mierīgi. Viņš varbūt arī ļoti lēni. Tu jau pati Zirdiņi ritmiski, bet tiešām... Mēs nekādu tev... Mēs vairs neko, mēs turam tikai akordi. Tu tur brīvi dziedās. Galvenais paņemt lēnāk, nekā viņš ir oriģinālā. Tad dzied, tad tev elpas jāņem baigi bieži, un tad viņu vajag plūstoši vispār tur, nu. A tu? Es eju pa apli. Apli. Un tad es uznāku uz lielu apli. Un tad bēlšu viņu. Jā, tev trūkas ir ziedu. Teiksim, es nezinu to muzonu, bet tad, kad viņš sāk dziedāt, jums nav... Jums ir jāsanā uzreiz, kad ir kreisā kāja, ja? Vai uz to diagonāli, vai uz šito jums ir ērtāk, ja? Tad jums kreisā kāja uzreiz. Pam, 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 pam. Kas tie tādi, kas dziedāja bez saulītes vakarā? Respektīvi, vai nu uz visiem 3 citieniem, piemēram, tāds, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, un tāds garās nots, respektīvi. Un reizēm liela lauta var spēlēt. To dzied. Vismaz, ja ne izskata ziņā kaut kas mainīsies šajā svētdienā, tad skaņas ziņā noteikti šis koncerts atšķirsies ļoti stipri.